Totalizators aptīrīja nereāli uz visādām. Viņš uztaisīja kaut savu algoritmu, un viņš tā kā uz tā algoritma rēķina kaut kāds miljonus tur esot nopelnījis. Tā, protams, viņi tur visur nobanoja un tā tālāk. Nezinu, Luka, tev ir 15-1 pie izlases stūras. Viņš man prasa, ko tur varētu, ko es saku, šis ir tas, ko es varētu, bet, ja godīgi, es pat negribu līst iekšā, ja ir 15-1, tad tur var tikai sabojāt, ko var uzlabot. Un klubā vienmēr tev maksā, un dažiem maksā ļoti liels naudas arī Eiropā, bet viņi ir spēj būt diezgan liela krāna arī pret treneru un pret GM un vispārējo. Sveiki visiem! Basketbols atgriežas Sinotipa podkāstu platformā. Man balss jau lielākajai daļai vismaz pazīstama, un ar mani šodien kopā Žants Pēners. Basketbolists, entuziasts, treneris, padomnieks, bet beigās foršs džeks un tas pats galvenais. Žan, tu šobrīd esi arī kopā ar izlasi, darbojies jau ne pirmo sabraukumu un gatavoties kopā pasaules kausam. Noraksturo pāris vārdos, kas ir tas tava loma un kā tu sev raksturo tur pie izlases. Es tā jokojot, saku, es esmu klimata speciālists, es negribu teikt treneris, negribu teikt varbūt bumbu padevējs. Bet šogad īstenībā man jau ir bišķi lielāki kaut kādi pienākumi. Sākotnēji es iedevu kādu analītisko bišķiņu tur, savu izpētīju visu to Lukas darbības posmu, kopš viņš ir ar komandu tur. Kombināciju efektivitāti, aizsardzības konkrēti pie pick and roll, kādu mēs tur efektivitāti sasniedzam konkrētos, sedzot kaut kādu konkrētu pick and roll, spēlētāju efektivitāti, kurš ir uzbrucis ar kādiem tur points per possession un aizsargājies ar kādiem, daudz to metriku, tā kā es to visu savilku. To es viņam uztaisīju, un tad tagad es turpinu to pašu, iesākt to darbu arī šajās pārbaudas spēlēs. Un arī treniņu procesā es kaut kur piedalos. Tur pirmajā dienā, kad bija pa daudz traumēto, tam man vajadzēja kombinācijas paskatīt ar visiem. Pēc tam jau gan vairāk skriet nevajadzēja. Tā kaut kāds piespēles, un tad, protams, kaut ko mēs varbūt pēc spēlēm vai treniņiem kaut ko apspriežamies, tā kā es varbūt dažreiz kaut ko pasaku, zinu no spēlētāju puses, kā ir. Viņi redz vairāk no treneru puses, es tomēr zinu, gan ar džekiem kaut ko parunāju, gan vienkārši esmu bijis tur, un es zinu aptuveni, kā tur domā spēlētājs, kā domā treneri, tā kā es dažreiz varbūt iedot kaut kādu to savu skatījumu uz to, kā tā situācija konkrētā, kāpēc ir tā vai ne tā. Jā. Tu varētu būt tāds labs starposms. Jā, ka tu varētu uzklausīt abas puses, izprast abas puses visdrīzāk, jo tu arī, kad pats spēlēji, tu jau biji bet ļoti inteliģents spēlētājs, kas es domāju, ka nevienmēr visus čakarēja vai guva punktus uz kaut kādiem fiziskiem dotumiem, bet daudz arī ar pietiekami lielu un augstu basketbola IQ, tāpēc manuprāt, ka tu vari izprast tās abas puses. Tas ir kaut kas, kur tu pats sev redz nākotnē, vai tas ir pagaidām tikai ar izlasi un pāris mēnešiem gadā? Pagaidām es nezinu, es tur palīdzēju kaut ko līdzīgu Kristapam darīt pa sezonu, bet tas arī bija tāds, pa čomam es vienkārši gribu pamēģināt, pastīties kaut kāds aizsūt ieteikumus. Tas arī šobrīd tāpat ir. Es izlasēju kā brīvprātīgais treneris, man nav nekāds tur atalgojums, nekas tā kā. Es nezinu, pagaidām man tas patīk, man patīk, tie vienmēr ir cipari patikuši. Es domāju, ka tā ir tāda varbūt pelēkā nedaudz puse, vēl ko Eiropā tik daudz neizmanto, kā NBA, kur ir 11 analītiķi katrā komandā. Es domāju, ka tur ir vēl vieta Eiropā, kur progresēt, un es esmu kaut kādā tur pirmajā stadijā, tā kā es nezinu, vai es tur tālāk turpināšu iet, vai ne. Pagaidām tas ir interesanti, kamēr ir laiks, ir vēlme, tikmēr es to daru, bet nekāds, nav tā, ka es tagad mēģinu piedāvāt sevi kādiem klubiem kaut kādā tur arodā un uz kaut kur CV savu taisu un sūtu. Tā nav pagaidām tāda vēlme, un vispār idejas pat nav bijušas vēl. Jā. Bet sanāca arī, teiksim, esot Amerikā, pamācīties, paskatīties, kā to dara NBA, un pēc tam to atvest uz izlasi kaut kādas mazās lietas? Zin kā, tā īsti laikam nē, tik cik Kristaps man kaut ko pastāsta, tad es viņam, piemēram, kaut ko aizsūtu, vai es kaut ko uzprasu, vai es kaut ko iedodu, un viņš man pasaka, jā, šito mums teica tur tas un tas. Piemēram, viens tāds džeks, varbūt tu zini, Haralbobs Vulgaris, nezinu. Ir tāds džeks, grieķis, kurš kādos 2000 gados tur totalizators aptīrīja nereāli. Uz visādām, viņš uztaisīja kaut savu algoritmu, un konkrēti kaut kāds, piemēram, spēlētājs nespēlē. Tas algoritms tev pasaka, ja šis spēlētājs nespēlē, vidēji, piemēram, spēles temps tur pamainās par kaut kādiem konkrētiem punktiem, un tad tev uzreiz jāliek tur nost cita Andors. Un tas algoritms viņam izmet, ko jādara, un viņš tā kā uz tā algoritma rēķina kaut kāds miljonus tur esot nopelnījis. Tā, protams, viņi tur visur nobanoja un tā tālāk, nezinu. Konkrēti es varbūt kaut kur kļūdīšos viņa biogrāfijas atskaitēs, bet
Pēc tam viņi paņēma Dallas Mavericks strādāt. Cubans viņu nolgoja kā arī kaut kādu analītiķu padomdevu. Es nezinu konkrēti viņa to statusu, bet tad es nezinu, kas tur beigās līdz galam bija. Tur kaut kur pavīdēja ziņas, ka Dončičam kaut kas nesot paticis, ka viņš kaut ko tur esot. Un tad viņš tur esot aptuveni Dončičs tur jātur. Lika mazāk ēst. Es nezinu, vai tā ir taisnība, bet tāda bija informācija Twitterī, kas tur beigās bija, bet to Haraldu Bobu atlaida. Viņš tagad, man liekas, nopirka kaut kādu trešās Spānijas līgas komandu un arī ar kādu analītisku un ciparu pusi mēģina tur futbola komandu uztaisīt. Tā kā jā, piemēram, man Kristaps pasaka, jā, viņš mums to puslaikos arī bieži teica un tā. Un tad, kaut kādi zina pa šitiem gadiem, ko Kristaps ir teicis, vai arī, mēs tagad bijām Bostonā, kad viņam bija medicīniskās, tad mēs satikām arī bija Brett Stevens, Joe Mazzulla, kas ir Bostonas galvenais treneris un prezidents. Kā viņš, es nezinu to precīzi nosaukumu, bet viens no augšas. GMs kaut kas, jā. Un vēl bija viens džeks, Maiks Brīns, man liekas, viņš ir 19 gadus jau nostrādājis. Sākumā viņš bija tā kā pirmais vispār NBA laikam analītiķis, statistiķis, nezinu, kā viņš agrāk tur saucās. Viņš mums bija arī vakariņās un bija ļoti interesanti arī ar viņu parunāt. Tad es tur, protams, mēģināju kaut kāds jautājums uzdot, kas man ir visinteresantākie. Un tad viņi man tur arī pastāsta, ka katra jau komanda tur slēp savu, kādi viņiem tur algoritmi ir. Visiem ir pieaicināti kaut kādi programmētāji, kuri tur visu kaut ko būvē un neviens to nemēģina palaist tālāk. Katrs tur, un ka viņi domā, ka viņiem ir tur vislabākais. Es saku, labi, ja ne jums, tad kuram citam, tad viņi pastāv citām komandām. Tad es tur mēģinu izprasīt, kas ir tās lietas, varbūt, kas netiek tur pietiekami daudz izmantotas, vai kas ir kaut kāds game changers. Tad tā jautājot apkārt, es kaut kādu informāciju, piemēram, ko es uzzinu, vai ko es esmu pats izgājis cauri, vai kaut kur Twitterī uzbūros kaut kādu tur statistikas rādītāju, tad varbūt es dažreiz aizsūtu Lukam vai vēl pārējiem asistentiem. Tad varbūt kaut ko no tā var izmantot, zinot, piemēram, kaut kāds konkrēts cipars par tur. Pēdējās 4 sekundēs tur uzbrukums paliek neefektīvāks, un tā tālāk. Nezinu, daudz ko es tur droši vien varētu jau stāstīt, kas kaut kādas sīkas lietas, bet tā kā basketbols reāli katru gadu evolucionē un mainās un progresē, protams, tās lietas katru reizi mainās, tā kā varbūt tas, ko es pateikšu, tagad jau pēc gada jau efektivitāte vai nozīme tam mainīsies. Tā. Bet tas jau arī nav vajadzīgs. Ir jau, manuprāt, vispār tas ir konkrētā spēle, konkrētā sezona, konkrētais pretinieks un ar konkrēto sastāvu, tā analītika. Un tad jau viņi katru gadu mainās. Jā, es esmu droši vien vairāk tas, kurš kaut kādas kopējās tendences mēģina tur atrast, ieteikt, pamanīt, kaut kur atrast un nevis tik daudz varbūt pagaidām par to konkrēto. Jo tā kā konkrētai pretiniekiem, tu pats zini, tas bijis treneris, tu zini, ka konkrētiem pretiniekam visi prot gatavoties. Visi jau zina tur aprakstus par spēlētājiem, vājās, stiprās puses, tur konkrētu aizsardzību pret konkrēta tipa spēlētājiem. Tas jau viss ir Eiropā, jā, bet varbūt kaut kāds konkrētāks tendences, ka, nezinu, aizov viens spēlēšana nav efektīva. Kopumā tur postaps, viņš nav baigi efektīvs. Tur pick and rollā, piemēram, ja uzbruk pats driblētājs, tas arī ir visneefektīvākais veids uzbrukumā. Tā kā labāk vai dot tur kick-out piespēli, vai, ja gariem, protams, ja gariem tu vari iedot, tad dot, bet ja nav, tad labāk varbūt pustālā vai floatera vietā vai grūta finishing, ka tu lec virsū gariem, tā vietā jāizmet ārā un jāmēģina vēlreiz tas pats vai caurgājiens vai tā tālāk. Tā kā kaut kāds tāds, nekas jau jauna Amerikā nav, bet ir tā kaut kāds 10 lietas, un ja mēģināt viņas varbūt tajā spēlē kaut kā vairāk iesaistīt, noteikti kaut kur pa kaut kādam 0,1 punktiņam, kaut kur tu tur vari sagrabināt, beigās varbūt tas sanāks kaut kāds 1-2 punktu spēlē, kas dažreiz var nozīmēt kaut kādu uzvaru. Protams, bet tu pats esi spēlējis basīti un ļoti veiksmīgi, un pats esi bijis izlasē. Tev, teiksim, tā, kad tu vēl biji spēlētājs, atnāk džeks no malas, analītiķis vai treneru korpus, kāds sauc viņu kā grib, un saka, klausies, Žani, tas, ko tu dari, kā tu mums met vidēji 15 punktus, viņš visā pasaulē konceptuāli nav baigi efektīvi. Mēs gribētu tev pamainīt to lietu. Kā tu uz to noreģēt? Tāpēc tieši tā es nedaru. Es nevienam nemācu tur, jo Luka ir treneris, jo man uzreiz pateica, Luka, tev ir 15-1 pie izlases stūres. Viņš man prasa, ko tur varētu, ko es saku, šis ir tas, ko es varētu, bet, ja godīgi, es pat negribu līdz tiekšā, ja ir 15-1, tad tur var tikai sabojāt, ko var uzlabot. Mēs zaudējām Serbijai overtime izbraukumā ar kaut kādu nekādu sastāvu vispār. Tā kā līdz ar to Luka jau visu pareizi dara. Un viņš saka, nē, man tāpat vajag, lai tu man to uztaisi, atsūti, un tad jau es pats redzēšu. Tad līdz ar to es aizsūtu viņam, un viņš izlem, kas viņam ir vajadzīgs, kas viņam nav vajadzīgs, un viņš pateiks spēlētājiem, vai viņš uzskata, ka tas spēlētājs uzbruk pareizi vai nepareizi. Un forši, ka mums lielākajā daļā domas daudz kur sakrīt. Kopumā viņa tas basketbols arī analizējot, tas Lukas stils, ja viņš ir pareizais. Daudz
piespēles ātri, pick and roll, handoffi, neviens nepārdriblē, neviens nestāv uz vietas. Un tas arī ir visefektīvākais basketbols. Līdz ar to baigi jau neko nevajadzēja mainīt. Varbūt kaut kāds pavisam mazas lietas, varbūt kaut ko es ieteiktu. Primāri viņš ir efektīvs ar izlasi. Tas ir pats galvenais. Ar klubu viņš arī ir. Arī ar klubu, bet šobrīd mums interesē tas, ka viņš ir efektīvs tieši ar šo sastāvu. Praktiski ar jebkādu sastāvu, gan ar Eirolīgas un NBA večiem, gan arī bez viņiem ziemeslogos. Jā, viņš ir efektīvs pie jebkuriem 12 spēlētājiem, kas mums ir. Un tas ir pats galvenais. Bet es atceros pats, kā treneris, es darīju tieši tāpatās. Es maksimāli daudz informācijas ņēmu no maksimāli daudz asistentiem un vienmēr viņiem teicu, nebaidieties man dot to informāciju, ja es pieņemu galu lēmumu. Pat ja tu man esi iedos kaut ko, kas pēc tam nesanāks, tā nav tava vaina, tas ir mans lēmums. Viņš atbild par visu. Tagad, ko es tur paturpināt, ja man ar kādu ir bijis labāks kontakts, un es zinu, ka viņš var pieņemt kaut kādu veidu pamācību vai kritiku, normālā veidā, ir spēlētāji, kuram tu pateiksi, šis tavs pustālais nav efektīvs. Viņš sabruks, viņš sāks domāt, ko man darīt, tas ir mans vienīgais metais. Viņš nāks to pustālo, sāks šaubīties, mest viņu bez pārliecības. Es tikai sačakarēšu. Līdz ar to maksimums, ko es varu pateikt, tas ir, piemēram, bet man tur, piemēram, neiedeva. Un es varu pateikt, tev neiedeva, tāpēc, ka visticamāk, Lukas Basītī mēs gribam to, un viņš mums sanāk efektīvāk. Un tas basketbols ir revolucionējis. Viņš nav vairs, piemēram, tur postošana vai viens uz viens spēlēšana, tāpēc, ka tā ir efektīvāk spēlēt visā pasaulē. Un tas ir pierādījies gan Eirolīgā, gan NBA, gan visās līgās, ka tā vienkārši ir labāk. Un basketbols no aizo ir pārgājis uz vairāk kustīgāku uzbrukumu un jau sen. Līdz ar to kaut kā tas ir jāmēģina sagremot, tīpaši izlases kontekstā. Ja mūsu valstī Lukas prāta vai jebkura prāta vai Cipara prāta tā ir izdevīgāk spēlēt, tad kaut kādā ziņā ir jāsagramo savs ego, un kopumā visi džeki, man liekas, ir normāli. Tomēr, ja klubā tev ir grūtāk to pieņemt gadu, zini, ka tur ir jāspēlē, un ja tev neļauj darīt to, tu zini, ka tev būs mazāks līgums nākamgad, tev būs mazāka statistika, tur nezinu, sieva būs dusmīga mājās, tu jau saproti, ka tas liekas nepatīkamā gaisotnē, bet ja te ir 2, 3, 4, 5 spēles, tad tu droši vien, ka vari sagramot, mēs tomēr spēlējam izlasē, un visi var, es domāju, savu ego palikt malā. Bet man liekas, ka latviešiem vispār varbūt pat dažreiz ir par mazu tas ego. Mēs esam tas introvertais tips bieži vien, kurš to kritiku pieņem, bet varbūt nebaigi pozitīvi. Teiksim, ar Amītu runājot, arī daudz tur strādājot ar amerikaņu. Viņiem vienmēr būs, viņi kratīs galvu, viņi teiks, ja es serīsies laukumā, tāpat izdarīs tā, kā viņš grib. Jā, viņš tev teiks, un tad, kad tu viņam prasīs, kāpēc tu nedarīji tā, kā mēs esam, bet tur tā situācija, viņš atradīs kaut attaisnojumu. Latvijas, viņš apvainosies, viņš bišķīts kaut ko paburbinās, bet viņš aizies un mēģinās. Viņš darīs tā, kā treneris teiks. Jā, tā kā treneris teica. Tāpēc tur ir tas psiholoģiskais, tā kā tu teici, ir jāsaprot, kuram spēlētājiem kā pieiet. Citam to vajag caur joku, citam vajag atkal bišķi žoskāk. Bet Luka arī teica, ka viņam šī ir tur karjerā gandrīz vai vieglākā komanda, ar ko strādāt, jo tiešām viss izpilda. Zini, kā nav amerikāņi, tā kā tu saki, un tā. Tu uzliec, pasaki, un lielākā daļa arī vienkārši paņem un izdara, un viņš tad saprot, ok, mans basīts tur strādā vai nestrādā. Piemēram, strādā. Ja? Un forši viss dara, ko es pasaku, un viss strādā, bet tu atbrauc uz klubu, tur vienmēr būs vai nu kāds no pagājušajiem gadiem palicis, vai nu kādu, kurš tur gribēja GMs, vai nu sezonas vidū. Kāds notraumēs, tev jāņem no esošiem, un tiem spēlētājiem atnāk ar savu kaut kādu, es spēlēju šitā, un tu viņam vari teikt, neteikt, kad tu saki, un viņš spēlēs pa savam, un tad jau tas vairs nav tik daudz, Lukas vairs nopelns vai vainīja, kaut kas nesanāk. Tas ir paradoxāli vienmēr, ka pie izlases tev nemaksā, bet tev tik labi tur jūties, un tev ir tik liela tā atbildības sajūta, ka tu tur gribi izdarīt visu labāko, un tu mēģini visus viedokļus uzklausīt un censies izdarīt to labāko. Un klubā vienmēr tev maksā, un dažiem maksā ļoti liels naudas arī Eiropā, bet viņi ir spēj būt diezgan liela krāna arī pret treneru un pret GM un vispārējo. Ok, karstākais topiks, protams, ir pasaules kausa, kad jūs lidojat prom nākamnedēļ, šonedēļ. Mēs lidojam ceturtdienas Stafs uz Taivānu un piekdienas spēlētāju uz Taivānu. Un tur vēl būs 2 pārbaudas spēles pret Lietuvu un Puertoriko. Okay. Un tad no turienes uz Indonēziju. Lidoja 14 spēlētāji. Jā. Tur tiek pieņemts gala lēmums, 2 lido mājās vai paliek līdz pat galam? Taivānā lido, no Taivānas lido mēs uz Indonēziju, 2 liek jau uz Latviju. Ok. Iziesim cauri bišķīt pretiniekiem, paskatīsimies, kāds ir tavs viedoklis, kāds ir mans viedoklis par viņiem, un tad jau pieskarsimies arī mūsu izlasēji. Pirmā spēle mums ir Libāna.
Manuprāt, nav baigi apspriežams jautājums šobrīd par to, vai mums tur vajadzētu uzvarēt vai nē. Skaidrs, ka basketbolu māks spēlēt visu, un pasaules kauss ir pasaules kauss. Bet, ja mēs šobrīd runājam, tā kā tu teici, par 15-1 bilanci pie Lukas stūres un ar pirmo vietu grupā, ja mēs braucam, tad Libāna mums ir jāņem pirmajā spēlē un jāņem vienalga kā, vai tas ir 51-50 vai 100-50, tā nav šobrīd starpība. Spēlētāji tur ir maksimāli nezinām, vienīgais zināmais spēlētājs ir Omārijs Pelmans, kas ir paspējis uzspēlēt 2 sezonas NBA. Īstenībā diezgan ok, uzspēlējis Golden State 49 spēles 7,6 punktu, viņam ir Atlantā 46 punktu vidēji, ja? Bet tagad pēdējo sezonu aizvadījis Japānā. Vidēja līmeņa spēlētājs manā skatījumā. Ja? Es domāju, ka nonākot NBA, mierīgi arī vairāk mūsu izlases spēlētāji varētu vidēji mest 8 punktus tur. Ja? Jo, tur, kā mēs zinām, tur ir grūti tikt, bet viegli spēlēt tās 8-2 spēles. Ja tev ir sezonā daudz, ir trash times, daudz ir kaut kādas pārliecinošas uzvaras vai zaudējumi, es domāju, ka tos punktus savākt. Manā skatījumā Libāna mums vismaz šobrīd nav pretinieks. Īstenībā viņš ir ok spēlētājs, bet viņam ir tendence ar lieko svāru būt bišķiņu un tāds, varbūt nebaigi nopietnā viņam, bet tad, kad viņš bija normālā formā un viņš tiešām īsti tīri ok spēlētājs, nav game changers, to piekrīt, baigi tas neko droši vien nemēs, viņš arī tagad pārbaudas spēlēs, viņš ir laikam vienu tikai nospēlējis. Pēdējais nespēlēja, jā. Jā, pārējais viņš nespēlēs, vai viņam ir trauma, vai viņš nav formā, vai viņi vienkārši kaut kāda interesanta, jo viņi bieži spēlē, līdz ar to varbūt viņi kaut kādā ziņā tur taupa atpūtina. Es nezinu, kopumā tie spēlētāji, es vienkārši izgāju cauri, tur arī viņus skautojot. Viņi nav slikti, viņiem ir diezgan labi stati tur tajās līgās, kur viņi spēlē. Viņi ļoti daudz stīlo, viņi ir ļoti kaut kāda tāda agresīva komanda. Zinu, vispār liekas, ka viņi no kā nebaidās. Tur jebkurš var jebkurā momentā salauzt kombini. Viņi nav slikti spēlētāji. Un konkrētā dienā viņi noteikti tā kā tev uzbruks un mēģinās dabūt uzvaru. Viņi nebūs tāda komanda, mēs neticam, mēs šodien tādu bailīgi spēlēsim. Tāda viņi nav. Viņiem ir tas tāds aziātu piegājiens, ka viņi reāli mauc, presē visu spēli. Un, ja kaut kas neaiziet, vai kaut ko mēs tur pāris kļūdas, vai kaut kādā viņi sajutīs to kaut kādu asinsgaršu, viņi noteikti mums sagādās kaut kādā ziņā nepatikšanas. Bet tas ir tas, ko arī saka, tā kā mums ir 15-1 oficiālajās spēlēs un vēl nestik pārbaudas spēļu uzvars, tad liek domāt, ka mēs viņus vinnēsim. Jā. Viņi noteikti brauc uz pasaules čempi izbaudīt un vienkārši spēlēt. Viņi ir iespējams nonākuši vissūdīgākajā grupā, kādā var nonākt, kur ir 3 komandas, kas ir manā skatījumā, visas 3 ir ar reālu potenciālu, kā minimums būtu top 6 komandas, ja ne pat cīnīties pa medaļām. Un viņiem taču nav ko zaudēt. Jautājums tev kā spēlētājiem bijušiem? Mēs sakam bijušiem. 100%. 99. Bet tu uzspēlēji tomēr 5 uzskrēji vai 5-0 treniņos? 5-0 bija. Nē, te bija 5-0. Okay. Bet pāris treneri man pateica, ka es izstījos labāk par puskomandas. Lūdzu, tas ir jāsāk domāt. Medicīna ar gājusi uz priekšu, varbūt vēl kaut ko. LBL2 pasties kādu pastiprinājumu notiek. Rēzeknē jānāk atpakaļ varbūt. Šis ir labi vai slikti, ka mums pret viņiem ir pirmā spēle? Tas ir kaut kāds spiediens, ka mums tur obligāti ir jāvinē un šo spēli mēs nevaram zaudēt, vai labāk ir ieskrieties pret šitiem, izmocīt vienalga, kā tu uzvar un tad iet pret lielajiem dūžiem? Jā, es gribētu laikam pirmo spēli pret Kanādu. Tas būtu mana vēlme, jo viņi varētu nepiešauties pie FIBA noteikumiem, viņi varētu nebūt saspēlējušies, jo tomēr šādā sastāvā viņi tur beig nekur nav pirms tam spēlējuši. Un tas būtu, un arī man liekas, ka tā ir komanda, kur mēs drīzāk varētu vinnēt nekā Francija, kaut arī tur, cik es saprotu, bookmakeri jau tur liek Kanādu kā otro vispār spēcīgāko komandu čempionātā, bet es pagaidām no tā, ko esmu redzējis, es negribētu piekrist. Es domāju, ka viņi nav tik jaudīgi. Drīzāk mēs varētu vinnēt viņus, nevis frančus, bet, protams, kā jau sports paliek sports. Un viena spēle, viss var gadīties gan Libānai, mēs varam zaudēt, gan pēc tam nākamajā dienā vinnēt Franciju. Nākamos 2. Tā arī var būt. Tā būtu pirmā vieta grupā. Ok, Libāna, tur mēs varam domāt, ka tur ir jābūt uzvarai. Viņi varbūt nebūs skaisti kā pirmā spēle. Tas sloks, ka mums ir pirmais pasaules čempions, tomēr un viss tas pārbrauciens, nestoties to, ka komanda brauc ļoti laicīgi, tas tāpatās ir pilnīgi cits klimats, cita kultūra, cits ēdiens un viss pārējais. Un nav viegli. Jūs, man liekas, ar otro izlastu bija toreiz, kad jūs braucāt uz Ķīnu. Jā, nav viegli tur aizbraukt. Tur pilnīgi viss savādāks. Un tad nāk 2 lielie dūži. Tā kā es jau teicu, tā kā arī tu pieminēji, manuprāt, abas komandas ir ar medaļu potenciālu.
Viennozīmīgi. Franči vispār ir spēka rangā, otrie izlikti un viena no galvenajiem favorītiem uz čempionu titulu arī redzot, kādi ir amerikāņi. Kā amerikāņiem ies, tur var daudz ko spekulēt, bet Franči noteikti ir medaļu kandidāti un arī Kanāda pēc tā sastāvā. Francija spēlē pārliecinoši, vismaz arī šobrīd pārbaudas spēlēs. Sastāvs ir ļoti pazīstams, ļoti zināms. Pamatpiecinieks vēl joprojām ir, man liekas, tāds kā jau pēdējos cik gadus, ar varbūt minimālām izmaiņām. Jā. Batums, De Colo, Fournier, tas ir, man liekas, tas, pie kā mēs esam pieraduši jau visus Eiropas un pasaules čempions, tas pats Gobērs. Un Jabusele tagad ir ienācis, agrāk tur bija Dievs vai vēl tur kāds spēlētāji, bet tagad ir ienācis Jabusele. Piecinieks ir ļoti jaudīgs. Piecinieks ir pieredzējis, zina, kā spēlēt čempions, zina, kā uzvarēt, zina, kā spēlēt zem spiediena. Jautājums ir, vai viņi vēl ir pīkā, vai viņi jau iet uz leju? Ja viņi pagājušajā gadā bija finālā Eiropas basketā, tad viņi nav pīkā, es neteiktu. De Colo nav pīkā, Batums nav pīkā. Fournier sezonu nespēlēja praktiski, Gobērs nav pīkā. Bet Fournier ir izlases spēlētājs. Jā, bet viņi pat nesot pīkā, viņi tāpat vēl ir diezgan augstu tajā līknē. Jā. Tā kā es tev piekrītu pilnībā visam, ko tu pirms tam minēji par viņiem. Fournier ir izlases spēlētājs. Mums, man liekas, pa sliktu nenāk tas, ka Nikitīli ir notraumējies. Viņš noteikti ir tas spēlētājs, kas var ienest baigo enerģiju no beņķa. Okobo tajā aizsarga pozīcijā noteikti arī nav slikts. Viņš 2 sezonas ļoti labi spēlē Eirolīgā, Monako un pirms tam Asvelā, bet Nikitīli bija jaudīgāks. Viņš arī tās pārbaudas spēles rādīja, ka viņš bija jaudīgāks. Es gan esmu viņa haters bijis visu viņa karjeru. Jā, viņš ar ļoti zemiem procentiem uzbrukt. Ja tev tur uzreiz var iegulēt, cik es tur atceros, viņš virs 40% field goals un nekad nav, man liekas, metis. Un viņš arī ir tas džeks, kurš tā kā nekautrējās mest, līdz ar to es drīzāk gribētu, lai viņš mēģina mest un salīdzinoši liela iespēja, ka viņam neuzkristu, un tad vismaz kaut kur mēs dabūtu kaut kādu to pārsvaru, jo tie pārējiem džeki ar metienu izvēli ir bišķiņa prātīgāki, man liekas, un arī tas procents viņiem visiem tur ir labāks. Tā kā, jā, man pat nedaudz daļai žēl, ka viņš nepiedalīsies. Bet viņš ir arī tas spēlētājs, kas var iznākt un ielikt tricāru. Tad, kad De Colo tomēr arī ir jau. Es būtu ļoti priecīgs, ja tāda spēle notiktu, jo tā būtu kaut kāda pilnīgākā mistika. Ja viņš tik daudz vispār taisās mest, tad visticamāk, viņš metīs ar nebaigi labo procentu. Viņš iemest 30, ok, bet tā būtu pilnīga mistika. Pārbaudas spēlēs viņš spēlē labi, līdz kamēr viņš notraumējās pret Leišiem arī tad, kad viņi vinēja, viņš 13 punkti. No spēles 5 no 8 metieniem, 6-3 trojkas, viena rezultīva piespēle. Tas ir skaidrs, ka viņš ir vairāk skorers nekā piespēlētājs. Jā, viņš nav tāds tīrs saspēles vadītājs. Jabusele, Gobērs, Nikitīla. Pārējie spēlētāji pagaidām pārbaudas spēlēs nerāda to sniegumu, varbūt ko no viņiem gaidīt. Es vispār domāju, ka De Colo šādā režīmā, kur ir 3 spēles 4-5 dienās, viņam būs grūti. Mēs redzējām jau šo sezonu, ka viņš bija diezgan traumatisks un tas ķermenis vairs netur. Tad būs jautājums, kurš būs tas spēlētājs, vai jau Kobo varēs panest. Jā, viņš ir labs. Jā. Vispār es domāju, ka viņi jau šobrīd ir, De Colo liks pamatā, jā, bet es teiktu, viņš iet Kobo varbūt pat ir jau labāks. Tā varētu būt. Vēl viņiem ir Falls, viņiem ir Tarpijs, šūters, viens baltādienis spēlētājs arī vismaz ir komandā. Tā kā, lai bija šī pamiksēt to. Kāda prognoze pret Franciju? Otrā spēle. De Colo un Fournier iemeti pie melnādainiem. Fournier, jā, De Colo, kļūdījos. Fournier jau tāds pa pusi. Mums bija līdzīgs saruna starp treneriem un Luka arī viņus iemeta. Viņš kaut kas pateica, ka viņam tur, kuram no viņiem De Colo, Āzijas kaut kādas Libānas, bet saknes. Līdz ar to viņš jau nav baltais īsti. Viņš ir Albāns, man liekas, tāpat kā visi šitā futbola izlase. Jā, tā kā viņi tur iemeta iekšā. Tā kā tev taisnība, principā, kopumā. Man bija vienkārši tieši tāda pat. Es biju tu un dialogs bija identisks. Sorry, ko tu jautāji par? Prognozi. Otrā spēle pret Frančiem. Mēs nospēlējam piekdienu agro spēli pret Libānu. Sestdien ir brīvs, svētdien spēlēm pret Frančiem. Nezinu, vai es tā varu teikt, es esmu treneru sastāvā, bet no tā, ko es redzēju šīs pārbaudas spēles, man liekas, viņi spēlē mums neprocīgi kopumā basketbolu. Jā, viņi tur gan viņa aizsardzība, gan kaut kā man liekas, ka mums būs grūti. Es tāpat ticu, ka Lukam vienmēr kaut kā sanāk ar visiem aizķerties un uztaisīt līdzīgu spēli. Un es ceru, ka šis arī būs tas gadījums, bet kaut kā tā viss kopumā liekas, ka mums nevajadzētu uzvarēt. Bet, šī būs jaudīgākā izlase, ar ko mēs esam spēlējuši Lukas vadībā.
Es domāju, ka noteikti. Jā. Turki nebija tik jaudīgi, serbi nebija pilnā sastāvā. Nebija tomēr Jokic, nebija Bogdanovičs, tad, kad mēs spēlējām ar viņiem. Šī būs jaudīgākā izlase līdz šim Lūkas vadībā. Šobrīd mēs negribam spekulēt ar to, kāds mums būs sastāvs. Mēs ceram, ka viņš būs pilnīgi pilns un mēs būsim labākajā sastāvā, bet jebkurā gadījumā šī, manuprāt, būs jaudīgākā izlase. Mēs noteikti nebūsim favorīti. Bet var pacīnīties, manuprāt, kas viņiem pietrūkst, ir beņķa dziļums. Manuprāt, ir izteikti šajās gan pārbaudas spēles pagaidām nav spēlējis Lezorts centra pozīcijā, bet ir tomēr... Viņam ir trauma, kaut kāda viņš iespējams nebūs vispār uz čempionu. Ir tomēr diezgan liela starpība starp pamatpiecinieku un otro piecinieku. Ir. Mums, protams, ka pilnā sastāvā viņi arī ir, bet mēs tomēr esam pierādījuši, ka Lūka tos 10 spēlētājus māk ļoti izteikti izrotēt. Šeit tomēr ir ļoti, ļoti izteikti. Jā, viņi jau no pirmās, man liekas, vai no otrās spēles ar 8 cilvēku rotāciju. Nu tā, varbūt ne gluži 8, bet principā minūtes normāls dabū 8 cilvēki. Tas tā izkrītot vēl Nikitilam, tas jau paliek 7, kas regulāri dabūja minūtes. Tā kā skaidrs, ka tur kāds nāks klāt, bet viņiem arī jautājums ir, kā viņi turēs to slodzi, jo viņi vairs nav tie jaunākie. Forņē, Batums, Dekolo, viņi vairs, Gobērs vismaz pieredze NBA spēlēt, daudz minūtes, bet tie spēlētāji tomēr nav. Batums arī pēdējās sezonas, nespēlē. Viņš tur vairāk sēž un traumējās, Un tad ir trešais mūsu pretinieks ir Kanāda. Noteikti ļoti interesants pretinieks. Mēs neesam pieraduši Kanādu likt nevienā turnīrā nekur pie favorītiem, bet šobrīd viņi beidzot ir uztaisījuši 3 gadu plānu, kur viņi noslēdz ar visiem spēlētājiem 3 gadu līgumu. Par to, ka viņi 3 gadus pēc kārtas spēlēs izlasē. Šis ir 2. gads. Viņi vinēja tika ārā no Amerikas. Tagad šis ir tāds pirmais pārbaudījums šai izlasē, jo tomēr Amerikas čempionātu mēs tā līdz galam nevaram viņiem skaitīt kā pārbaudījumu. Tur tā konkurence nav tik liela. Sastāvs ir jaudīgs. Kopā ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 spēlētāji ar NBA pierakstu. Viņam vispār bija kaut kāda pie 40, man liekas, kopumā. Tas vēl tikai izlasīt, vēl nosacīt labākie. Man ir viena lieta, kas man patīk kopumā par to, ka viņi ir mūsu grupā. Viņam ir viens metējs, tas ir Oliniks, kurš ir 4-5 pozīcijā. Visi pārējie manā skatījumā ir nemetēji. Protams, viņi met, un daži no viņiem iemet. Barets vakar 4-4 uzmeta, un Dorts arī ir sezonās uzmetis 5, man liekas, kaut gan, bet viņš arī var uzmest 0,8. Neviens no viņiem, man liekas, vairāk par 35% trojku nav metis īsti, cik es atceros. Mārējs nav spēlējis pagaidām. Jā, bet viņš ir out laikam visticamāk. 100% jau? Es nezinu. 100% toči nav. Bet zinot, ka viņš ir 3 gadus nespēlējis basi un bijis NBA finālos, un ja viņš tagad nepiedalās pārbaudas spēlēs, nosacīta nedēļa, 10 dienas pirms čempija, tas būtu, manuprāt, diezgan neloģiski viņam tagad pēkšņi liekt iekšā spēļu ritmā. Tas būtu, man liekas, tiešām. Viņam ir nedaudz tendence uz tādu svaru, viņš lieko svaru. Es domāju, ka kad viņš ir ārā, es tā vismaz to redzu. Līdz ar to bez viņa, tiešām, tā paiet cauri. Es nedomāju, kāds no viņiem virs 35% trojku ir metis. Viņiem nav labi šūteri. Viņiem ir, Pangos vēl varētu būt, bet Pangos, cik es saprotu, nav. Skaidrs, ka tie mazie spēlētāji ir vairāk tādi, kas ir tendēti uz tiem saucamiem paint-touchiem, tikt ar bumbu paintā, veidot situāciju no tā. Jautājums ir, vai mums pietiek jaudas ārējā līnijā viņus apturēt, lai viņi netiek ar to bumbu tur regulāri iekšā. Jā, bet vismaz mums ir kaut kāda nosacīta stratēģija un cerība, ka viņiem, piemēram, ka viņi izdomās mest. Jo viņam daudziem patīk mest. Bruks nesaprot, ka viņš nav metējis. Tiešām viņš nesaprot. Viņš uzskata, ka viņam jāmet vairāk. Diemžēl viņš tā, nevis diemžēl mums par labu, viņš tā uzskata. Un tur ir daudz spēlētāji, kuri nesaprot, ka viņi nav metēji. Un, ja godīgi sakot, ja kaut kā to forši izmantot, tad ja būs normāla diena. Jau it kā mums ir izredzes. Bet, protams, viņi ir fiziski nereāli jaudīgi. Tur Dorts, Barets, viņi vienkārši nereāli fiziski spēcīgi. Viņiem visiem ir Aleksandrs. Šajam, tam Gilģisam Aleksandram, viņam liekas, wingspans ir kaut kas 2,24 vai kaut kas. Viņiem tur viss ir briesmīgie parametri, līdz ar to, tā kā tu saki, ja viņi nevar iemest, viņi tāpat droši vien atradīs veidu, kā līdz tam grozam tikt, bet vismaz ir cerība, ka viņi daudz nesaprot, ka viņi nevar iemest. Tad...
Bet šī ir tā komanda, kas noteikti ir tur visvairāk mēs gaidām to Lukas taktisko kaut kādu zīmējumu, jo franči tomēr ir ļoti pieredzējuši, tur uz kaut kādu jau taktiku pārsteigt viņus to pašu Vincentu Kolē, kas ir 10 gadus jau vairāk ar izlasi, ja? Un tik pieredzējuši spēlētājs būs ļoti grūti. Šiten var izčakarēt. Tā kā agrāk frančus vienmēr čakarēja Eiropas čempionu kodu zonu, ja? Tāpatās arī šeit ļoti aktīvi, teiksim, taisot palīdzības, provocējot viņus, dot tās ekstra piespēles, tu mēs 3 punktu metienus, savilkties, kaut kāda zonas aizsardzība, kaut kāds match-up zona, ja? Kaut kā mēģināt viņus pārspēt taktiski, jo vienkārši ar viņiem tādā, parastā 5-5 open game basītī cīnīties ir ļoti grūti. Un kas ir liels plus, ir tas, ka viņš sūdīgi spēlē aizsardzībā. Viņš slikti spēlē aizsardzībā. Mēs redzam, arī viņi vinēja Vāciju pagarinājumā turnīra finālā, ielaižot 112 punktus, 113, 112. Arī iepriekšējās spēles, kur viņi zaudēja vāciešiem 90, Jaunzēlandi viņiem 7-5 iemet uzvarētā mačā, kur viņi pa 20 uzvarēja. Viņi grib uzvarēt ar uzbrukumu. Tas ir tāds izteikts NBA stils. Manā skatījumā viņiem pat tāds Pangos tur palīdzētu, kas bija šī nomierinātu un viņus savākt, jo viņš ir ļoti pieredzējis spēlētājs un varētu būt arī kaut kāda autoritāte. Bet viņi ir izteikti NBA komanda, kas gribēs skriet, kas gribēs spēlēt open space. Nav pieredzējuši spēlētāji, it sevišķi, ja nav Mārējs, kas ir kaut ko vinējuši. Viņi visi tomēr ir pagaidām tā saucamie underdogi, kuriem vēl kaut kas ir jāpierāda basketbolā, ka viņi var vinēt. Mest punkts ir viens, bet vinēt tas ir kaut kas cits. Un gan Libāna, gan Francija īsti, es domāju, viņas nepaspēs pārsteigt ar kaut ko taktisku, tāpēc mēs uz to trešo spēli varam labi sagatavoties. Libānai vienkārši nepietiek kapacitātes, lai viņi ar taktiku viņus kaut kur aizsver. Un franči, manuprāt, ir pietiekami laba komanda, lai viņi ar viņiem cīnītos normāli, bez tur kaut kādiem super sarežģītiem zīmējumiem. Un mēs varam kaut kur viņus aizķert uz to, kad varam kaut kur pārsteigt. Tas nav obligāti, nenozīmē, ka mēs tagad esam baigi sliktāki par viņiem, bet tas var būt kaut kāds plāns B, ja neiet cauri plāns A. Jā, tīpaši, ja viņi, piemēram, sanāktu vinēt Franciju un Libānu pirmajās 2 spēlēs, zinot, kā viņi spēlē pārbaudas spēles, kad saki, tur 113, 112, un es pavēroju, viņi tādā spēlē, tomēr var redzēt, ka viņiem pārbaudas spēle nav tāds triggers, lai sāktu tagad uz pilnu klapi sekt, skriet un tā tālāk. Līdz ar to ir cerība, ka varbūt viņi arī pie kaut kādām uzvarām, mēs Latvijā tur atnāksim un viņiem neliksies, ka mēs esam kaut kādi viņiem baigie pretinieki, un mēs varētu ar savu tādu foršo basketbolu, kustīgo, disciplinēto, pareizo basketbolu, mēs varbūt varam viņiem sagādāt nērtības. Es kopumā gribētu cerēt, ka tā varētu sanākt. Jā. Kopsumā vispār mēs esam visas šīs kvalifikācijas cikla spēles spēlējuši tiešām labu kustīgu uzbrukumu, un skatoties, kā viņi spēlē aizsardzībā, man gribētos ticēt, ka tā nebūs liela problēma ar mūsu to talantu līmeni un to, ka mums ir tik daudz opcijas uzbrukumā gan no tā, ko Luka izveido, gan arī Indāla spēlētājiem. Un ja mēs esam pilnā sastāvā, manuprāt, uzbrukumam nevajadzētu būt problēmam. Ja mēs viņus spēsim apturēt, nobremzēt bišķī to viņu uzbrukumu, viņi sāks kaut kur stresot, sevišķi tā kā tu sāki, varbūt bišķīt paprovicēt, izpildīt kaut kādas lietas, kas viņiem nepatīk, kā tas ir tālmetiens. Viņi sāks bišķīt stresot, jo viņiem, es domāju, ego ir pietiekami liels tiem džekiem. Viņi tagad ir sevišķi, ka viņi vēl ir ielikti kā apmēram top 4, top 3 komanda šajā čempī. Viņi bišķīt brauks ar ragiem gaisā, un tas ir tā iespēja aizcirties. Bet, zin kā, mēs arī tā ar tevi domājam, kā tas varētu tā iztīties, bet būs tā, ka es apstījos Amerikas izlasi, viņi tagad pārbaudas turnīrā. Jā, it kā viss ok, bet ka vienkārši sāk skriet un stīlot un nākt double-tīmos un tas briesmīgais atlētisms un ir kaut kādā momentā vienkārši grūti kaut ko izdīt. Viņi uztais kaut 10-0 ranu un spēle ir praktiski beigusies. Līdz ar to pilnīgi mierīgi, kā pamats scenārijs varētu arī būt tiešām tāds, ka viņu atlētisms ir tāds, ar kuru mēs neesam mūsu spēlētāji sastapušies, nepraktiski lielākā daļa ne ikdienā spēlējot klubos, ne arī vispār dzīvē. Un tas var sanākt nedaudz tāds nepatīkams pārsteigums mums un var arī tā spēle aiziet pilnīgi ne mūsu gultnē, bet, godīgi sakot, es kaut kā ceru tam Lukas kaut kādam tam brīnumam, ka viņš var tomēr visus uzvarēt. Protams, mēs runājam par 11 NBA spēlētājiem un daļa no tiem ir komandas līderi. Jā, tad loģiski, ka šobrīd mēs spekulējam pie kaut kādām varbūtībām, kā mēs varētu viņus apspēlēt, bet nevienmēr tas var sanākt. Jā. Noslēgumā mūsu sastāvs pie situācijas, ka mums visi ir veseli, nespekulējot pie traumām un cerot, ka mēs esam pilnīgi labākajā iespējamajā sastāvā. Kas ir tie spēlētāji,
ko tu redzi šobrīd, varbūt, kuriem vieta izlasē neatrastos, ko tu atstāt mājās, un kā tu skaties uz saspēles vadītāju pozīciju bez Streļaka? Zini, kā ir, tagad saki, pie nosacījuma, ka visi ir veseli, bet, diemžēl, mēs neesam, laikam, vēl nevienu treniņu aizvadījuši pilnā sastāvā, un ir palikušas 3 pārbaudas spēles. Un, tāpēc man ir, zini, kā tas ir tagad tik spekulatīvi nosaukt sastāvu, ja visi ir veseli, jo, tā kā, man liekas, pirmajā sporta studijā jau teica, droši vien aizbrauks tie, kuri vienkārši būs visveselākie un visgatavākie. Tā izlasēs praktiski ir vienmēr bijis. Es esmu pats bijis izlasē, ka es atbraucu, domāju, ko es tad daru? Šis nav varianti tikt vispār. Es kaut kāds 15, 16. Un beigās tu aizbrauc kā 10. iekšā, jo ir vēl aiz divi aiz tevis, kuri bija vēl tur, liekas, ka tiem vēl mazāk izredzes. Beigās viņi aizbrauc. Kurš tas bija? 15. gads, kad bija gan Haralds Kārlis, gan Kaspars Vecvagars, kur bija. Tepādās Rīgā bija čemps, Hārds Rārdīgas. Jā, un es biju iekšā, bet sākumā jau mums visiem 3 likās, ka mēs esam pilnīgi tur out no vispār bildes, bet redz, un es tev varu katru principā reizi, kad es biju, kad beigās aizbrauc kāds viens, kurš vienkārši bija vesels un gatavs. Jo ir pārbaudas spēles, ir vasara, ir tik daudz visādas nianses, kaut kas parādās, tas, viens ir formā, viens neformā, vienam dēļ tā ir trauma, vienam nav trauma. Vienam klubs uzzvan un pasaka tur kaut ko. Tiešām ļoti daudz ir visādas lietas. Līdz ar to es pat negribu īsti. Jo godīgi sakot, šodien ir 2-3 dienas pirms izlidošanas. Tiešām, lai cik tas stulbi un klišejiski vienmēr saka, visiem ir iespēja. Tiešām tagad visiem ir iespēja aizlidot gan uz Taivānu, gan uz čempi. Tiešām tā ir. Līdz ar to es pat nezinu. Tas ir ļoti atkarīgs. Ja ir tas spēlētājs, vai viņš ir traumēts, tad līdz ar to jau skaidrs, ka viņa pozīcijā atbrīvojas viena vieta tam cilvēkam, kurš vienkārši ir uz to pašu pozīciju. Protams. Varbūt cits cilvēks citā pozīcijā ir labāks, bet viņš ir jāsūta prom, tāpēc, ka uz viņa pozīciju neviens nav izkritis. Zini kā, līdz ar to es pat negribu teikt, kuri, manuprāt, ir labākie spēlētāji, jo vienkārši mums ir jāsaliek 12 pa konkrētām pozīcijām, lai ir spēlētāji, kuri daži varbūt var aizņemt vairākas pozīcijas, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, zini kā. Un tas var iedot lielāku pienesumu šajā gadījumā nekā varbūt viņš ir labāks spēlētājs, bet viņš jau ir pozīcijā, kur mums varbūt īsti nav vajadzības. Un žēl, bet diemžēl kādam nāksies palikt mājās, bet tiešām visi džeki malači un man liekas, katrs principā, kurš spēlēs, ir parādījis kaut kādu savu to, ko viņš var iedot izlasē. Tiešām tā ir šoreiz tā ir. Jā. Viennozīmīgi tāds jau ir sports, un tu pareizi saki, tas vasara ir tāds mānīgs periods, 5 nedēļas, tev iemet tādā diezgan lielā gaļas mašīnā, un tur tās traumas var izlīst ārā. Kāds ir pa daudz spēlējis klubā priekš šāda režīma, kāds atkal pa maz, kāds ir pa daudz atpūties, kāds ir pa daudz pārtrenējis, un tur visādi var gadīties. Bet mums laikam nebūtu pareizi par to kaut ko čīkstēt vai pārdzīvot, jo mēs redzam, ka tas ir visam izlasēm. Marejs ir ārā, Nikitīli ir ārā, un Jokič ir ārā, Džjānis ir ārā, Sabonis ir ārā. Tā kā, ar to vienkārši ir jārēķinās un ir jāspēlē ar to, kas ir, un nav pamata kaut kādai čīkstēšanai vai pārdzīvošanai. Protams, ka loģiski, ka mēs negribam pasaules čempi bez saviem NBA džekiem, bez Kristapa un Dāvi. Ja? Tāpatās mēs gribam pēc ilgiem laikiem atkal šādā līmenī redzēt tīmu izlasē, kas, man liekas, visiem ir ļoti interesanti paskatīties, kā viņš šobrīd izskatās, bet cerēsim, ka viss būs kārtībā. Ok, noslēgumā. Labi, tad tu pasaki savējos. Jo mums rīt ir jālemj treneriem 2, kuras ir atstāt malā, tā kā tu varbūt man iedos savu redzējumu, es varbūt varēšu nodot. Tomēr tu bijušais treneris, tu neesi tāds apvainosies kāds Twitter vai komentētājs. Tu man prasi pats negribi atbildēt, vai es tev zem tanka. Es laikam pēc tā, ko es esmu redzējis, es atstātu vienu saspēlnieku mājās. Droši vien, ka šobrīd pēc arī skatoties visas sezonas, tas būtu Leims. Viss cieņa viņam, viņš iepriekšējos visus slogus, un tad, kad viņš bija vajadzīgs, viņš nospēlēja, bet tagad uz doto brīdi tas būtu viņš. Tad vienu garo, kas, diemžēl, arī tas ir ļoti žēl, un ļoti nevis žēl, bet grūti to būtu izdarīt, bet laikam Mareks būtu tas mans viens garais liekais, jo mums ir 5, ir 4, Gražuls un Šmits ir pārliecinošāks pa 4, Čavars, Kristaps, Andžejs ir pārliecinošāks pa 5, un Marikam vienkārši tagad saka, šobrīd neatrodās tā vieta. Viņš ir pelnījis tur būt, bet viņam vienkārši šobrīd neatrodās tā vieta pēc pozīcijām. Tad visdrīzāk viens no gariem,
ir jautājums, kādā vēl viens garais, ir jautājums, kādā ir formā Andžejs, jo Čavars ir pierādījis sevi visās spēlēs līdz šim, un Andžejs ir bijis up and down. Ja viņš ir 100% vesels, tad izšķirās starp Andžeju un Čavaru. Ja Andžejs nav 100% vesels, tad ir jābrauc Čavaram. Tur ir jau veselības jautājums, jo Andžejs ir nospēlējis īsu brīdi un pret Dominikānu. Ja? Čavars ir bijis vienmēr, kad viņš vajag, un mēs zinām, ka Čavars izskies arī cauri sienai, ja tas būs vajadzīgs, ja jebkurā brīdī. Un tad paliek vēl viens trešās pozīcijas spēlētājs. Strautiņš sev pierādīja ļoti labi pārbaudas spēlēs, bet mēs zinām, kā var spēlēt tīma. Manuprāt, ka tur izšķirās starp viņiem. Aigaru es gribu likt iekšā, tāpēc, ka viņam ir bijusi fenomenāla sezona. Man liekas, viņš ir tāds odziņas spēlētājs. Roģiks arī, man liekas, ir iekšā, jo viņš var dot ļoti daudz abos laukuma galos. Tad jāstāsta ir treniņos vai no Strauča vai tīma. Ja tīma ir tāds, kā mēs zinām, tīma, kāds viņš bija Olimpiakos un Zenit laikā, tad tīma, bet tas ir arī liels jautājums. Neviens viņš šobrīd nav redzējis 5-5, cik es saprotu, arī izlasē viņš pagaidām tā kārtīgi nav trenējies 5-5. Jā. Ir tā trauma viņam traucē. Tad tur pārējie, manuprāt, ko mēs neaiztikām, tie, man liekas, ir stabili iekšā. Tad man vēl tev kā bijušam sāspēlniekam gribās uzprasīt, kā tu redzi sāspēles vadītāju pozīciju. Streļaks mums ir ārā, ar to mums ir jāsadzīvo. Šobrīd mums tajā pozīcijā ir Zoriks, Žagars, Leimis, kas visi trīs kaut kādos posmos ir nospēlējuši ļoti labi. Žagars varbūt mazāk, viņam ir tās mazāk bijusi iespējas Ilsē, bet Leimis ļoti labi nospēlēja tad, kad bija vajadzīgs. Zoriks ir ļoti labi nospēlējis, un arī Kuruts ir nospēlējis labi pa saspēli. Tad, kad tas bija vajadzīgs, viņš ir vairāk kombo, un tas pats Aigars ir kaut kādos brīžos spēles pa saspēli. Kā tu redzi to lomu sadalījumu saspēles vadītāju pozīcijā? Es jau tev pieminēšu pie tā iepriekšējā. Tu pateici, un principā tas ir tāds droši vien kopējais Latvijas viedoklis par to, kā tu tur izmētāji tos sastāvu nianses. Bet tā kā Luka ir itāls, viņš visu redz pa savam. Un tā kā viņš ir jau no pašas atnākšanas ir redzējis spēlētājs, kurus pirms tam varbūt nav pamanījuši. Pirms tam varbūt Mejas bija pamatcentrs. Viņš redz Čavaru. Atnāk, varbūt kāds cits bija saspēlnieks, viņš ieliek Leimanu. Viņi pēkšņi spēlē tā, ka tev nav kur piekasīties. Un viņš tiešām ir atradis un atvērs daudz spēlētājus. Šo pašu Rodionu viņš paņēma klubā. Rodionam uzreiz pārliecinoši labākā sezona pēdējos gados. Un, viņš redz to visu pa savam. Viņš labi jūt, viņš var izdarīt nepopulāru lēmumu un viņš strādā. Un tas tiešām strādā jau ne tikai izlasē, arī klubos. Līdz ar to viņš kaut kā labi to visu jūt. Līdz ar to lēmumu pieņems viņš. Mēs, protams, pateiksim visi treneri, bet mums kā jau latviešiem ir kaut kāds plus-mínus, varbūt stereotips. Kaut kāds stereotips, protams. No jaunatnes tu jau zini, tur to, šito, vien tur tev labāks kontakts, cits tev tur tajā izlasē vienreiz kaut ko tur, un tu ved līdzi kaut kādu, zini, mēs tur varam sapņot par kaut kādiem Olimpiakos laikiem, zini. Viņš to redz tā varbūt bišķiņi objektīvāk, es gribētu teikt, un viņam tiešām sanāk veikt labus tos lēmumus, līdz ar to es pat tiešām tik ļoti kaut kā pagaidām uzticos viņam dēļ tā rezultāta, ka bet nav pamata neuzticēties. Jā, tā lieta, jā, tā kā viņš to izlems, un tas ir jāpieņem. Un, lai vai kā mums pašiem liktos, man, tev, ka jebkuram sportcentra komentētājam, radiniekam, tā cilvēku, kur atskaitīs, skaitļi un uzvaras rāda, ka viņš zina labāk. Mēs nevaram pat sakt, jā, bet vajadzēja to. Nē, pagaidām, lai visu laiku domātu, ka nevajadzēja. Un ja arī viņš vienreiz kļūdīsies, vēl joprojām viņam tāpat būs taisnība lielākajā gadījumos, skaitlākajos gadījumos. Tā kā, jā, bet atgriežoties pie sastāviem. Lielos vilcienos, jebkurš no šiem džekiem ir pelnījis aizbrauks pasaules čempionu. Jebkurš no viņiem Latvijas basketbolā pēdējos 5 gadus ir ieguldījis ļoti daudz tam, lai mēs būtu tur, kur mēs šobrīd esam, pirmoreiz pasaules čempioni. Un nevienam nebūs tā, ka viņš aizbrauks, un tā kā tu teici, viņš apmēram bija tur 18. un tad tikai dēļ tā, ka kāds satraumies šeit. Jebkurš, kurš aizbrauc, viņš tur ir pelnījis, un mēs ticam, ka viņš var pie Lūkas nospēlēt. Un viņam nevajadzētu krist ārā. Saspēlnieki. Man ļoti liels pārsteigums par Žagaru. Es viņu vienkārši redzēju pagājušajā gadā izlasē vasarā, un tagad ir pagājis gads. Viņš ir tik ļoti nobriedis, palicis tāds fizisks ātrs. Viņš tur vairākos testos uzrādīja turpat rekordu Kaizena zālē, kaut kādā 10 metru sprintā. Tiešām kaut kāds ļoti fizisks palicis. Man ļoti pārsteidz viņa sniegums, un es domāju, ka viņš varētu būt tas spēlētājs, kurš varbūt daļai pārsteidz no visas mūsu izlases, gan ne tikai latviešus mūsu, kas mēs viņu tur zinām, bet varbūt arī citu valstu pārstāvis. Viņi nezinās, visi zinām, mēs tur kā spēlē Gobers, De Colo un tā tālāk, bet
neviens nezina, kā spēlē Žagars. Varbūt dažreiz viņš pat nezina, kā viņš spēlē. Tas, man liekas, tas ir tas, kas man patīk tajā pozīcijā. Zorigs ar katru spēli un katru treniņu arī atrod bišķiņ labāk savu spēli un uzņem to ritmu. Un par viņu es arī vispār neuztraucos. Aigaram bija kaut kāds nedaudz vēdera vīruss, bet viņš pirms tam izskatījās, man liekas, ienākot iekšā, viņš droši vien bija kaut kur tā visa gārdu aizsargu saraksta galā. Tad viņš ar katru treniņu kaut kā, es tur tā zinu, viņš tur tās spēles, tad mēs kaut ko viņu runājam. Viņš man pasaka, kāda viņam bija tiešām stati tur Polijā, un komanda labi spēlēs, tā sāku skatīties arī treņos. Tas kaut tāds, tiešām nedaudz nobriedušāks basketbols no tā, ko es atceros, kad mēs ar viņu kopā spēlējām. Viņš vienmēr ļoti paticis kā spēlētājs, bet vienkārši tagad tur ir vēl klāt tāds briedums parādījies. Un, es arī piekrītu, ka viņam ir kaut kāda sava odziņa, ka viņš kaut kādos konkrētos gadījumos var nospēlēt nedaudz nestandartāk. Un tas, kas man patīk, kad ir spēlētājiem no maiņas, viņiem ir kaut kas var nostrādāt arī tajā līmenī. Zini kā, ja tu esi tāds visur, varbūt viduvējs, tu iznāksi, un tev iznāks tāds pats spēlētājs, bet viņam viss ir nedaudz labāks, bet, ja tev vismaz viena īpašība ir labāka par viņu, tad tu vari vismaz spiest uz to vienu īpašību, un kaut kas varbūt tev sanāks. Tā kā man Aigars arī ļoti tiešām patīk. Un, Leimans, viņš ļoti labi nospēlē visus turnīrus, viņam nav kur piekasīties. Un es domāju, viņam arī vēl joprojām ir iespēja tikt un skatīsimies, redzēsim. Bet tavs pamats saspēles vadītājs pie šī modeļa, teiksim, pēdējās 3 minūtes pret Kanādu, Franciju, līdzīgs mačs, tavs pamats saspēlnieks, kuram tu uzsies, jo skaidrs, tad, kad bija Streļaks, tur nav jautājumu, lai kāds Streļaks būtu spēlējis 37 minūtes, pēdējās 3 viņš spēlēs. Jā? Tāpatās arī tagad mēs zinām, ka Dāvis spēlēs un Dairis spēlēs. Man patīk, ka laist laukumā 2 no visiem šiem gārdiem. Es Arturu Kurucu aizmirsu pieminēt, bet es viņu vairāk tā kā pie varbūt otrās pozīcijas spēlētājiem lieku. Es gribētu, lai būtu 2 no ballhandleri laukumā, jo visbiežāk būs kaut kāds maiņas, un tomēr vajadzēs nedaudz vairāk pakontrolēt to bumbu, varbūt būs kaut kādi sodi, tev ir kaut kur nedrīkst pazaudēt to bumbu, jāprot izprovocēt pavilku garām. Līdz ar to es gribētu 2 no šiem gardiem. Principā jebkuru no šīm, jo tie visi spēlētāji ir plus-mínus tajā vienādā līmenī šobrīd. Viņi, komandas, kurā viņi spēlē līgas, varbūt algu ziņā, viņiem nav tik liela atšķirība. Līdz ar to es domāju, jebkuri 2 no viņiem, tad es esmu drošs par bumbu vismaz tā. Man jāpiekrīt, man ļoti patīk par Dominikānu, kā izstījās Zorigs pa 2. Tad, kad bija Leimis pa 1 vai Žagars pa 1, vai viņš bija kopā ar Kurucu, un viņš arī VFA daudz spēlēja kaut kādas situācijas, kad kāds cits pārgāja pāri, jo varēja redzēt, ka sākumā viņam bija šī tāds šoks par to fiziskumu, ko Dominikāna parādīja. Es gan gribētu bišķi iemest akmeni tiesnešu lauciņā, tur viņu sita reāli pie centra. Ja? Es neticu, ka pasaules čempioni ļaus tā daudzīt, vienkārši ar plecu tev liek iekšā. Ir jāsilp tādu sodu. Dominikānai arī jāspēlē pasaules čempioni, ja? Un viņi nevarēs šādi spēlēt. Tās ir pārbaudas spēles un nav tā, ļaujam parubīties pārbaudas spēlēs. Ne, pārbaudas spēlēs tu sagatavojies pasaules čempionam. Ja? Bet, ja mēs runājam par to pamatu saspēles vadītāju šobrīd, es viņu uzticētu Zorikam. Man ļoti, es tev pilnībā piekrītu, ka Žagars ir veicis nenormāli lielu soli uz priekšu. Es biju ļoti skeptisks, kad viņš parakstīja Lietuvā. Man likās, ka pēc tādiem vairākiem gadiem, kā viņam bija Badalonā, es biju viens no tiem, kas teica, ka vajag vienkārši nospēlēt kaut vai pāris mēnešus Latvijā, atgūt to garšu. Viņš aizbrauc uz Lietuvu, viņš ļoti fiziskā līgā sevi pierādīja labi. Mēs varam skatīties komandas rezultāts, ka bija tāds viduvējs. Bet viņi pārsteidza tāpat, jo viņi bija pilnīgāki antifavorīti gan algu ziņā, gan viņi netika play-offā. Netika play-offā. Bet viņi līdz pēdējai kārtai bija, tā kā es domāju, viņi tāpat pārspēja tās ekspektācijas, bet kopumā es to piekrītu. Viņam, lai cik tas muļķīgi varbūt neizklausītos šī sezona, viņam bija jābūt selfish. Viņam bija jāatgūst spēles garšu pārliecību, pirmkārt sev jāpierāda, otrkārt citiem, ka viņš var spēlēt basīt. Bet jautājums ir par to, un viņš arī šobrīd pārbaudas spēles izstāsta bija šī labāk par Zoriku. Jautājums ir tur, ka mums nav pilns sastāvs. Tad, kad ir laukumā Kristaps, Dāvis, Dairis, teiksim, pa 2 vai jebkurš cits pa 2 un Dāvis pa 3, mums vajag stabilu nobriedušu saspēles vadītāju. Arča Žagars ir pagaidām nobriedis jau fiziski, bet kaut kur mentāli mēs redzam, ka spēlē bija šī jauniešu basīt. Pirmās ceturdaļas beigas pret Dominikānu izmest step-back trojka, kad vēl ir 6 sekundes uz tablo. Pāris vēl sasteigt, varbūt lēmumu dažreiz nospēlēts pārāk skaisti, nevis efektīvi. Zoriks, manuprāt, tādā pieciniekā var būt efektīvāks, un
Žagars var būt tas džeks, ko tu teici, kas iznāk no beņķa, un ar otro piecinieku jau pēc maiņām iedod tādu grūdiem. Jo mēs redzam, ka viņš var uztaisīt situācijas, viņam ir vienkārši vēl bišķi labāk jānobriest mentāli kaut kādos lēmumu pieņemšanā. Zoriks ir pragmatiskāks, viņš ir stabilāks un pragmatiskāks, bet ir prieks, ka tā izkrītot strēlniekam, mums ir laba cīņa par to saspēles veidu. Ka nav tā, ka izkrīt strēlnieks un mums ir apmēram jāņem kāds no LBL2 tajā saspēles veidu pozīcijā. Jā. Izkrīt strēlnieks un mums ir tiešām labs kāpiņš un tas pats Kuruts un Aigers var spēlēt arī pa viens un tagad tu sāki šie 2 kombo gārdi. Tas ir tas Eiropas šobrīdējais trends. Ar 2 kombo gārdiem spēlēt, un tas pats Dairis arī savā laikā ir spēlējis pa saspēli, un arī viņš var pāriet pāri un iesākt kombināciju, lai pēc tam bumbu nonāk pie Zorika vai pie Šķēles vai pie jebkura cita, jā, kam ir vajadzīgs. Tā kā, manuprāt, tur būs aktīva rotācija, tur nebūs tā, ka kāds spēles 30 minūtes, kāds būtu pie Streļaka, bet būs interesanti paskatīties, kā viņi tiks galā ar šo pasaules čempionu. Jā, Zoriks man atgādina strēlnieku daļai, viņš tikai jaunāks, bet arī tā nosvērta spēlē. Labs metiens, es domāju, tur par viņu, jā, es tev piekrītu, ka tā varētu būt rotācija, un viņi būtu ļoti loģiski, bet varbūt atkarībā no pretinieka arī var tur parotēt kaut ko sastāvā. Redzēsim, rīt ir parīta spēle pret Somiju, kas ir tāds pirmais tāds pavisam nopietnais mums laikam pretinieks. Tur droši vien arī varēs redzēt varbūt to, kurš tad ir mums tas gatavākais spēlētājs, arī saspēles vadītāja pozīcijā, varbūt daļai mēs vēl tur arī taustamies, kā redzam, viena spēle iesāka Žagars, viens Zoriks un viens Žagars, viens Zoriks. Tā tad bija arī tā aizslēgtā spēle ar Dominikānu. Tur Žagaram it kā vislabāk gāja, viņš tur pats, man liekas, bija rezultīvākais. Tajā otrajā spēlē jau viņam saka, negāja vairs tik labi. Līdz ar to tur vēl tas sniegums nav tik stabils nevienam no spēlētājiem. Redzēsim. Es domāju, Somija būs labs atskaites punkts, un tad vēl būs tā Lietuva un Puertoriko, kur droši vien tās lomas arī bišķiņ izkristalizēsies, un mēs sapratīsim, kur ir tie spēlētāji, kuri spēlēs tur tās 20+ minūtes. Ok, super. Novēlam tev un izlasē veiksmi čempī. Izbaudat. Pirmkārt, pirmais pasaules čempions Latvijas vēsturē. Es domāju, ka mēs visi arī šeit izbaudīsim. Un paldies, ka atnāc. Un mēs jums jau tiekamies tiešraidēs. Pasaules čempionu spēļu tiešraidēs filmēsim. Operators Mārcis ir gatavs, viņam ir nopirkt 4 jaunu aparāti, lai nofilmētu mūs no visiem rakursiem un kopā ar jums skatīsimies mačus. Vislabāk!